Parasti zinību dienā ziedus saņem pedagogi, taču šodien īpašus sveicienu saņēma arī 5 Talsu novada jaunieši, kuri savu talantu un varēšanu jau pierādījuši sevi interesējošās sfērās. Šodien īpaši svētki bija 5 Talsu novada jauniešiem, kuri saņēma stipendijas, lai varētu attīstīt savu talantu mākslā. Lai saņemtu stipendiju, kandidātiem sevi ir jāpierāda gan skolas solā, gan talanta izkopšanā. Šodien mēs svinam zinību dienu visā valstī, un tā ir svētki pirms nopietna darba cēliena sākuma, un mēs priecājamies Talsu novada fondā, ka arī tie ir mums svētki, jo mēs varam piešķirt stipendijas mūsu jaunajiem talantiem mūzikā un mākslā. Un, lai varētu pieteikties uz stipendiju, un lai skola, tad mūzikas un mākslas skolas varētu stipendiju piešķirt skolas audzēknim, tad viņiem ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Mums ir arī tādi nosacījumi, un tātad galvenais ir labi panākumi mūzikā un mākslā, jau kādi sasniegumi, un, protams, arī viennozīmīgi ir jābūt labām sekmēm arī vispār izglītojošā skolā. Un stipendiātus izvirza skolas, un mēs tātad akceptējam šo skolu izvirzītos kandidātus, un arī tad viņiem stipendijas tiek piešķirts. Stipendijas mūzikā un mākslā piešķir akciju sabiedrība Svetbanka, bet sportā SEB Unibanka. Šogad stipendijas saņem 2 Talsu mūzikas skolas audzēkņi, 1 Talsu mākslas skolas audzēknis un pa 1 audzēknim Valdemārpils mūzikas un mākslas skolā un Sabils mūzikas un mākslas skolā. Arī Talsu mākslas skolā šodien tika atzīmēts mācību gada sākums. Īpaši priecīgs tas bija Helēnai, kura ir viena no stipendijas ieguvējām. Kā tu jūties saņēmuši šādu dāvanu? Dīvaini uztraukusies mazlietiņ, arī tā savādi. Kādi ir bijuši tavu līdzšinējie panākumi? Dabūju simpātiju balvu konkursā par Jāzepu Vītolu. Viņa dziesmas bija jāklausās un tad jāzīmē. Kādas savas izjūtas? Un kāda ir tavu plāna nākotnē, kā tu domā attīstīt savu talantu? Patreiz vēl neesmu izdomājis. Tas vēl nav tā izlemts. Pēc mākslas skolas varbūt tev ir kāda skola, kur tu vēlētos iestāties? Man jāpabeidz profesionālā skola. Talsos mākslinieku un talantu ir ļoti daudz. Kā izvēlēties to, kuram piešķirt stipendiju? Skolotāji, paskatoties darbus un vērtējumus, jau apmēram zina, kas kurā klasē, katrā klasē ir kāds bērns, kas ir labākais. Un tad mēs vēl skatāmies klāt, kāda viņam materiālā situācija, cik tas liels ir atspējs arī ģimenei. Tā iznāk, ka katru gadu kādam pagājuši gadu bija vienā klasē, šogad jau nākamā klasē, un Helēna ir tā, kas ir tikus līdz noslēguma klasē. Ja mēs viņai šogad neiedosim, tad tas arī atspējs, jo mammai citādi būtu grūti. Jūs sekojat līdz arī iepriekšējiem stipendiju saņēmējiem, kāda ir viņa izaugsme pēc tam un kā viņa attīstās? Ja viņi nav 5. kursā, tad viņi jau tepat mums acis priekšā ir. Ja jau viņš ir strādājis, tad parasti viņš tāpat arī turpina to atbildīgi darīt. Sportisti savas stipendijas jau likuši lietā, piedaloties vasaras nometnēs, taču topošie mūziķi un mākslinieki tās izmantos jaunajā mācību gadā. Baiba Demberga, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.